Es pamanīju, ka man uz skatuves ir grūtāk kustēties, kaut kāda aizdusi ir. Vienmēr tās pārmaiņas katram cilvēkam personīgi sākās, ka tu pats sevi vairs nevari izturēt. Spiediens uz sieviešu izskatu ir milzīgs. Spēka treniņi ir jātiecina uz sievieti, ka tas ir mīts, ka to nedrīkst darīt, man to vajag darīt. Aneta, kāds ir tavs stāsts? Kā tu esi nonākusi šajā sarunā, kur mēs varam diskutēt par to, kā tu jau vairāk kā 2 gadus trenējies spēka treniņiem? Es šeit nonākusi esmu tādēļ, ka mani uzrunāja šajā pavasarī būt kampaņas My Fitness Story vēstnesei, pastāstot savu stāstu. Un laikam jau mani pamanīja tajā bērnu pasaules. Matīsā, es atvainojos, es tautas valodā, Matīsā. Arī laikam kaut kādas pārmaiņas, ko es esmu sasniegusi šajā te laikā. Bet es nonācu sporta zālē, jo man liekas, ka vienmēr tās pārmaiņas katram cilvēkam personīgi sākās, ka tu pats sevi vairs nevari izturēt. Ka tu pats sevi nenormāli besī. Un tā ir liela problēma, jo tās attiecības, kas ir ļoti svarīgas dzīvē, ir tev pašam ar sevi, jo tu esi visu laiku ar sevi kopā. Un es sapratu to, ka man ir ļoti liels virsvars tajā brīdī bija, un es jutos ļoti neveikla, lai neteiktu, ka pat tīzla. Es jutos, ka man ir grūti kustēties. Es pamanīju arī, es strādāju pasākumu vadīšanā un spēlēju improvizācijas teātrī 2. Es pamanīju, ka man uz skatuves ir grūtāk kustēties vai pasākumu vadot, jo man patīk vadīt aktīvi, kaut kāda aizdusi ir, un man visas šīs pazīmes nepatika, bet visvairāk es vienkārši jūtu, ka man ir ļoti grūti pacelt savu vecāko dēlu. Viņam ir tagad 11 gadi, un viņam ir invaliditāte, tāpēc man viņš ir jācelā. Man ir grūti pacelt viņa ratus. Bez 5 lamu vārdiem es viņus nevaru ielikt bagāžniekā. Tas bija tad, vai joprojām? Tad. Tagad es vienkārši profilaksē lamājos ceļot uz ratus bagāžniekā. Bet tas bija tad, jā. Un tad es sapratu, ka es arī jau parādījās aktīvāk sociālajos tīklos, manā burbulī, informācija par to, ka spēka treniņi ir jātiecina uz sievieti, ka tas ir mīts, ka to nedrīkst darīt, man to vajag darīt, ka tas ietekmē visu tavu veselību un viss tas kopā. Un es sapratu, jā, man ir jāiet uz spēka treniņiem, man ir jābūt stiprai. Un tad es tur čamājos, kamēr saņemties. Cik ilgs laiks bija līdz brīdim, kad tu uzņēmi šo informāciju, līdz brīdim, kad tu tik tiešām pieteicies pie privātā trenera? Man liekas, vairākus mēnešus kontemplēju, ka kaut kas ir jāsāk darīt. Vairāk. Tu iepriekš minēji, kad saskāries ar to diskomfortu ikdienā, tur uz skatuves un kustībām. Jā. Tas bija mēneši, vai tie jau bija gadi, kas bija akumulējušies? Tas pēdējo mēs sezonu mūsu teātrī skaitam no septembra līdz maijam. Tad to pēdējo sezonu noteikti jau riktīgāk izjūtu to. Man nepatīk arī, kā es izskatos, bet vairāk par to man traucēja tas, kā es jūtos. Un tad mājā beidzās sezona, un es, man liekas, kaut kādā jūlijā aizgāju uz pirmo treniņu. Bet cauri tam laikam es visu laiku biju tajā stadijā, kur es domāju, ka vajadzētu, bet jāsaņemas. Bet man pamudināja tā draudzenes pieredze, un viņa teica Emīlu, un tā es aizgāju, un es arī zināju, ka man ir jānolemj iet, un viss es eju tā kā uz mūžu, nevis tikai līdz gada beigām vai vēl kaut ko. Un vēl es sapratu to, ka, ja es gribu ieviest pārmaiņas, viņam ir jābūt pakāpeniskām, un man viņas visu laiku ir jāpielāgo sev, kas, man liekas, ir tas, kur daudz cilvēki iegāžās. Pastāst vairāk, jā. Piemēram, mēs visi gribam justies labāk, un tad tu ieraugi, ka kādi citi cilvēki ceļas kopā ar sauli, un viņiem visu dienu atverās citādāk, viņi ir sajūsmā par šo. Tad uzstāda mērķi celties ar sauli. Jā, un tu tagad ņemsi šo 1-1 un darīsi, un arī cerēsi labiem rezultātiem. Bet vai tu pārunāsi sevi? Manā gadījumā šī saruna izskatās, man ļoti patīk gulēt, es ienīstu agrus rītus, es katru rītu esmu ļoti milzīgā neomā, es esmu absolūts nakts putns. Man šis vispār neder. Es sevi ļoti laustu, es nesasniegtu gaidīto rezultātu, un īstenībā rezultāts tam visai ņemtiņam būtu tāds, ka es vispār vairs nekādas pārmaiņas negribu ieviest. Tāpēc bija ļoti uzmanīgi par to, kā es ieviesīšu šīs pārmaiņas.
objektīvi pie tās slodzes es uzreiz zināju, nebūs vairāk kā 2 treniņi nedēļā. Es nevaru to iebāzt, un es negribu sev ieiet šajā, bet ja jau vieta jāiet kārtīgi, tad vismaz 4 reizes, un tad katru nedēļu sev kapāt, ka tu neaizgāji, un tad sagaidīt to slimošanas reizi pirmo kārtīgo, un tad te jau vispār nav jēga, te jau viss. Es jau zināju, ka man nesanāks. Jā. Apstiprin pārliecību. Un es cauri, nezinu, būs ceļojumi, vēl kaut kas, kaut kādi pārtraukumi būs, es vienkārši atgriezīšos, jo man jau nav kaut kāds termiņš, līdz kuram man ir jāuztrenējās, es vienkārši eju. Un tad man bija arī jāpapūlās tās 2 reizes noturēt, jo, protams, ar treneri palīdz to disciplīnu noturēt uz tieši to treniņu, kas sarunāts jums kopā. Tur palīdz disciplīnu noturēt latviešu galvenais motivators, kas ir kauns. Tev ir kauns neierasties, kauns nokavēt, kauns sačakarēt šo. Atbildība pret izveidotāju appointmentu pierakstu. Jā, pret citiem mēs izjūtam daudz lielāku atbildību kā pret sevi. Un tad vajadzēja papūlēties tās 2 reizes nedēļā noturēt, un bieži vien tā bija arī 1 reize. Un neaiziet tajā, ka es sāku sev kapāt, jau vispār, kurš tad iet 1 reizi nedēļā uz treniņu, ko tad vispārībā? Neaiziet tajā, ka es daru labāko, ko es varu izdarīt šonedēļ, tas bija 1 treniņš, es aizgāju uz to, tas bija labākais, ko es objektīvi varēju izdarīt pie šīs slodzes vai pārslodzes, un neļaut iekrist tajā grāvī, kurā, te jau vispār nav jēga. Un pakāpeniski kāpināt. Man patīk, ka pieminējies par to uzstādīto mērķi, jo, kad mēs šo epizodu publicēsim, būs jau pagājuši pāris mēneši kopš janvāra sākuma, un janvāra sporta klubos diezgan zīmīgi ir ar cikla veida cilvēku lielu masu pieplūdumu, un tad apmēram kā 30% mēdz pēc pāris mēnešiem jāpazust. Ik viens, kurš uzsāk, ikvienam ir mērķis ar treniņiem kaut ko panākt, bet ne visiem ir mērķis trenēties. Virzība uz mērķi ir ļoti svarīga, bet ja tavs mērķis uzstādītais ir piekopt šo ieradumu, lai sasniegtu to mērķi, ticamāk, tu sasniegsi mērķi, ja tev fokus ir tikai un vienīgi šaurā skatījumā, aiziet, sasniegt, nomest, uzlabot, kaut arī pēc idejas tas ir laba cēla doma, to noteikti vērts darīt. Bet galvenais fokus punkts, es uzskatu, ka ir jābūt tieši šim ieradumam, tam instrumentam, ar kuru tu to mērķi sasniegsi, un tad tikai iedod laiku, pietiekami daudz, kas ir, kā tu pat minēji, savas nedēļas iespējami labākais, pieņem un virzies tālāk. Un tad tas noteikti. Pirms sarunas tu ieminējies, ka tevi draugi smīkņāti par to, ka tu esi fitnesa vēstnese. Kā tev šķiet, kāpēc? Kas šajā gadījumā ir tik kontrastējoši? Tāpēc, ka es nekad uz sevi to neatiecinātu, un visticamāk viņi arī ne, tāpēc tas liekas smieklīgi. Bet tas arī vēl viena lieta, ko šī pieredze manī ir izmainījusi, un vispār, kas ir noticis arī citās jomās dzīvē pa šiem 2,5 gadiem, ir tas, ka es nevajag pašam sevi likt kaut kādā rāmītī, kas es esmu, kas es neesmu, ko es daru un ko es noteikti nedaru. Un atrast vēl arī esmu sapratusi to, ka mēs ļoti bieži nemaz nepamēģinām lietas, nepielaikojam lietas, tas, ko es saku savam dēlam, ka ir jāpagaršo vai jāpamēģina, pirms tu pasaki, ka nē, šis nav manējs. Iedomājies, kāda būtu tava dzīve, ja tu visu dzīvi nebūtu pagaršojis šokolādi. Vienkārši paskatījies šokolādi, pateic, ka šis brūnais tev neinteresē un nekad nepagaršoju, nekad nezinu, kā viņi garšo. Un tas laikam ir tas, jo es nekad neiedomājos, ka es tieši pat pamēģinātu tur spēku treniņus vai zāli asociēju stereotipiski ar kaut kādu cilvēku, kuras sev vispār neredzēju. Es tieši gribēju tev paprasīt, ko tu domāji par sporta zāles svaru cilāšanu pirms 10 gadiem? Es domāju, ka to dara kaut kādi apsēsti kačoki, kur galvenais ir audzēt muskuļu masu vizuāli. Visvizuālāko. Jā, es to redzēju arī kā ļoti vīriešu dominētu vidi. Un es absolūti ar spēcīgu sviedru aromātu gaisu. Jā, es nekādā veidā to nevaru iedomāties, ka es tajā vidē atrastos. Pirms 5 gadiem tu domāji par šo? Tur jau daudz vairāk piemēri parādījās, kur sievietes to dara. Mēs dzīvojam pārmaiņu laikā. Jā. Un man ļoti arī patīk redzēt zālē ļoti daudz sievietes. Un
tas man arī, protams, palīdzēja iztauloties arī sevi tajā vidē. Un vēl jau vairāk mani iedvesmoja visādi nesportiskie pēdiņās cilvēki, kuri iet uz zāli. Jo tas man izmainīja, respektīvi, man pat jāatzīst, ka man kaut kur iekšā bija varbūt tās agrāk kaut kāds stereotips, kādā tev jau formā ir jābūt, vai izskatā, vai kārtībā, lai vispār tu esi tur tiesīgs iet. Lai atrastos sporta zālē. Jā, un neizgāstos galīgi. Tagad man patīk, īstenībā man patīk redzēt Messi cilvēku zālē. Man patīk redzēt, nezinu, viens kungs bija vienreiz flip-flopos. Es izdomāju, viņš aizmirs botus mājās, un ko viņš tagad izlaidīs treniņus? Vienreiz arī trenēju uz zeķēm. Es domāju, varbūt man aizrādīs par to, bet realitātē es esmu tā izpērusies, lai atnāktu šo treniņu, un es tagad pie skapīšu pilnībā saģērbusies secīnkānām botus, ko es neiešu. Es biju zālē arī pilnā make-upā, jo es pēc tam skrienu pa taisnos pasākumu, un varbūt kādam liekas jocīgi, ka es ar oranžām acu ēnām tur vingroju, bet tāpēc, ka dzīve notiek. Dzīve parastā notiek, un varbūt tās tev ir tēkraklis, vai tikko es lasīju atkal vienu diegu, kur vīrietis piesējās pie sieviešu sporta apģērba, kā viņas izskatās. Un viena apakšā ļoti labi izraksta. Es šodien biju sporta krustturī zālē, jo es jau aizmirsu uz kreklu. Ko man tagad iet mājās, vai kas ir svarīgākais? Un tas ir, man liekas, ļoti būtiski sev atbildēt, kas tev ir svarīgākais, kāpēc tu šeit nāc, un padarīt to laiku par savējo. Jo es sākumā gāju tā kā visu laiku ciemos, un ļoti uzmanīgi tā attiecos, ka es tas ciemos, un es tā pēc iespējas mazāk telpu aizņem, pēc iespējas mazāk resursu iztērēt. Tā identitātes piederība pilnīgi citur, bet tikai ne šeit. Un kā gan tu vari cerēt sasniegt to savu ilgtermiņa mērķi, ja tu nejūties piederīgs vidē, kur šis mērķis ir sasniedzams? Jā. Un tagad es skatos to uz manu laiku, šī ir mana telpa arī, respektējot citus, kuru es paņemu laiku sev. Un tad, kad tev izveidojas tas pirmais ieradumu līmenis, teiksim, tā, viņš pirmajā kārtā nostiprinās, tad tu man pašā bidēt, bet es to laiku varu arī vēl vairāk, piemēram, man nekad nav laikas klausīties podkāstus, bet es varu treniņu laikā paklausīties, ja man ir noskaņojums. Vai savu mīļāko mūziku, vai neklausīties neko, vienkārši pabūt savu no. Tavs laiks dar, ko tu gribi. Jā, riktīgi pastīties to kā uz savu laiku un tiešām fokusēties uz sevi, nevis uz citiem. Tas viedoklis, kur tu minēji pirms 10 gadiem par stereotipiskiem kačakiem, tas bija tavs viedoklis vai tas bija kāda cita dzirdēts viedoklis? Es domāju, ka tie stereotipi veidojas no kaut kādiem vizuāliem materiāliem, kas ir redzēti apkārt, un no kaut kādām sarunām, kas tiek dzirdētas apkārt, jo man pašai nebija bijusi pieredze tā kā vispār iet uz zāli. Tikai tik, cik, kad es gāju uz nodarbībām, es varbūt paeju garām šiem cilvēkiem. Un tu pamani tikai to, kas apstiprina jau iepriekšējā pārliecība, kas ir veidojusies no tiem stereotipiem. Tu dabū tikai vienīgi to konfirmēšanu, apstiprinājumu. Jā. Bet es vēl tagad varu teikt godīgi, es nejūtos 100% ērti zālē, jo... Šī nērtākais brīdis padalies. Nērtākais brīdis ir tad, kad es kaut ko arī Emīlam es to saku. Trenerim Emīlam es to saku, tā kā, šito es tikai tevi kopā varētu, ka viņš, piemēram, izliek kaut kādu solu kaut kur ceļa vidū manā galvā. Tas ir ceļa vidus, visiem tā kā jāpieiet drusku apkārt, un es tur kaut ko pa vidu svīstu. Vai jebkurš laikam vingrinājums, kurš aizņem tā daudz telpas, un man tad ir nērti. Un tad es saku, es tikai kopā ar tevi. Vai kur beigais setups jātaisa? Tad, kad tev kādam citam jāiet garām, kad viņam ir līdzīgs setups telpas vidū, ko tu par to padomā? Neko. Vai tu par to padomā? Neko. Es domāju, kā tev šķiet? Tad, kad citi tev paiet... Protams, bet to ir grūti, viegli saprast, bet grūti tā kā tiešām iekšēji to pieņemt, jo ik pa laikam jau uznāk kaut kādas tās vecā apsēstība, kā... Nezinu, tev kaut kā, šodien arī taisīju vienu vingrinājumu, un es tieši domāju, es viņu taisu pareizi. Kā izstās man elkoņi? Es jau no malas neredzu. Un cīreiz ir tā, ka Emīls trenē kādu citu, un es domāju, viņš noteikti pa diagonāli pastāst, ko tā čība tur dara. Viss darbs pa kāju, cik var viņai mācīt, kur viņi tos elkoņus bāž. Bet, protams, ka viņš tā nedomā, un ja arī es taisītu nepareizi, tad viņš varētu mierīgi pateikt nākamā reizē, uztaisim šo kopā, jo man liekas, ka tev aizmirsies, ka bišķi labāk tur tā vai šitā. Tā kā mazāk dramatizēt pašam savā galvā šo visu. Un
Un arī saprast, ka tā drāma veidojas no tādas egoistiskas apsēstības tev, jo tiešām visiem ir viena alga. Visiem ir viena alga par tevi. Tas ir tieši saistīts arī ar domāšanas veidu, un to mēs varam trenēt. Mēs varam trenēt ātrumu, izturību, muskulī, atmiņu, Viss ir trenējams. Ja tu ar esošo domāšanas veidu aizēji uz kaut kādu jaunu vidi, tad tu jaunā vidē uzvedies ar savu iepriekšējo domāšanas modeli, bet sadarbībā ar treneri es pieņemu, ka tu esi iemācījusies arī treniņa laikā, uz ko koncentrēties. Līdz ar to ir daudz mazāk vieta tām iepriekšējām paškritikas domām, jo šobrīd tev ir citi fokus punkti, tev ir fokus punkti, kur jābūt pēdai, celim, iegurnim, tempa kontrolē, skaitļošanai. Patiesībā mēs, treneri, iedodam jums, cilvēkiem, kuri vēl šo procesu mācās, pietiekami daudz informācijas, uz ko koncentrēties, lai tur vairs nav vieta vecajam troksnim. Un tajā brīdī treniņa laikā tu vari piedzīvot brīvības sajūtu. Pabeidz treniņu, tev galva ir tukša. Nav bijusi baigi tukšā, tev bijis jākoncentrējas, bet ne uz visu to, ko iepriekšējos 10 gadus tu esi malus uz riņķi. Tad, kad tu sāki sadarbību ar savu privāto treneru Emīlu Pauderu, saki, vai tu uzreiz zināji, ka tu ar viņu sadarbosies 2,5 gadus, vai tu gribēji viņu nolīgt, piemēram, sastādi man treniņu programmu, un tad es visu zināšu un darīšu pati? Nē, mana doma arī tīri finansiāla apsvēruma dēļ bija, ka tie būs 2-3 mēneši, kurus tā kā apgūstu zāli, vispār saprotu, kas šeit ir, un ieeju kaut kādā ritmā, un tad, cerams, varēšu pati turpināt tālāk. Cerams. Jā, bet es, kā jau teicu, ka es sapratu, ka es ļoti, es tam tērēju naudu, bet es jūtu ļoti lielu ieguvumu savā dzīvē no tā, tāpēc šis tēriņš jau ir tā kā normalizējies, un es teiktu, ka prioritizējies. Piemēram, ja šobrīd man būtu kaut kā jāpārskata savus finanses un jādomā, kur ietaupīt, es darītu visu, lai es varētu šo atļauties līdz, tā būtu viena no pēdējām lietām, ko es grieztu nost. Kāpēc tev tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tas ir kļuvis par absolūti nozīmīgu nedēļas ietvaros. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs instruments, uz kā turās visa nedēļa. Es tagad arī skatos, kurus var aiziet. Es parasti tagad cenšos 3 treniņus nedēļā iet, vai tagad jau man ir tāds aprēķins, es mēģinu 4, tad dabūšu 3. Ja es taisu 3, tad dabūšu 2. Kurš to iemācījies? No prakses, ka tu redzi, ka vienmēr tā ir. Un tad es viņus skatos un izkārtoju tīri kā resursu, kur es sev esmu pateikusi katru reizi, kad esmu pie tām šausmīgajām kāpnēm. Bērnu pasaules, man liekas, ka es nevaru izkāpt no mašīnas un uzvilkties augšā, kāds vēl treniņš. Es sev vienmēr saku, ka es nenāku spēku tērēt, es nāku spēku saņemt. Un tad tas ir arī kļuvis par kaut kādu rituālu. Ideālā variantā treniņš ir no rīta, pēc tam, kad rīta... Bet tu teici, ka tev no rītiem... Jā, bet tāpēc es tur šorīt, es knapi izspiedu labrīt, tā nabaga sievietē, kas strādā recepcijā, es biju drūma kā mākonis, bet es iznāku ārā cits cilvēks pēc tam. Tas ir ideālajā variantā, un vēl es treniņu lieku pirms pasākumiem. Pirms izrādēm, man tagad tikko bija viena izrāde, kur kaut kas bija pirms tam vēl jādara, un es nepaspēju aiziet uz treniņu, es jutos tik slikti. Tā kā man bija sajūta, ka es neesmu izpildījis svarīgu rituālu, lai man būtu pilnīgi tīra galva, un es varētu hiperfokusēties uz to, ka mēs uzbūvēsim 2 stundu garu saturu šeit, acu priekšā skatītāju uz vietas, jo improvizācijā tu visu izdomā uz vietas, un galva tava ir tavs galvenais un vienīgais instruments, kas tev ir līdz uz skatus, un tā jābūt kārtībā. Un arī pirms lieliem pasākumiem. Tagad arī, kur mēs ar Divām un Mārtiņu Spūri vadījām Sebbankai balli, un pirms tam, lai arī bija ļoti agri jābūt jau uz gatavošanās procesu, es ieliku obligāti, ka vajag patrenēties, lai mana galva, mans galvenais darba instruments ir kārtībā. Šobrīd saruna ļoti pozitīva. Tikai un vienīgi ieguvuma valodā mēs tev runājam, bet pirms mēs ieslēdzām ierakstu, tu arī minēji, ka tev ir pieredze depresiju. Pastāsti šobrīd, tagad, kad tu redzi daudzus ieguvumus savā ikdienā dzīves kvalitātē, prāta spējās, mēs esam noskaidrojuši, ka tavs treniņš tas nav tikai fiziskais ķermenis, bet tā ir arī prāta gaišums. Vai daļa no tavas iepriekšējās pieredzes un depresijas kalpo kā motivācija arī šodien? Jo nereti cilvēki, kas ir bijuši kaut kādā drūmā vietā
ļoti motivēti ir tur neatgriezties. Bet to tu vari uzzināt tikai tad, kad tu esi vismaz vienu reizi tur bijis. Pastāsti. Tad es absolūti izjūtu treniņus kā instrumentu, kas mani tur pa gabalu no šīm depresīvām sajūtām, un tāpēc tas manā motivācijas pīrāgā tā ir ļoti liela daļa. Un, godīgi sakot, tajās dienās, kad man ir grūti aiziet uz treniņu, kad ir riktīgs nogurums, tad tā ir motivācijas daļa, kas mani aizvāk uz treniņu. Jo zinu, ka es jutīšos labāk, kaut vai nedaudz labāk, bet es jutīšos labāk. Un tā ir tāda godīga saruna ar sevi. Jā, man depresija vispārībā tad arī, kad bija ļoti grūti un smagi, liekas, viņa arī tik netverama un grūti savaldāma. Tiešām tāda milzīga, indīga migla, kurā tu slīkst iekšā, un tev liekas, ka nav neviena saknīte, pie kuras pieķerties. Un tad es šobrīd treniņus izjūtu kā tādu ļoti stabilu atbalsta akmeni, kurus ielieku tajā, lai tas turētos no manis pa gabalu. Protams, viens pats tas, es negribu vispārināt, jo cilvēki ļoti dažādi ir, un gadījumi ļoti dažādi, un es nevaru zināt, kā jau rīt var samesties mana dzīve un apstākļi un tam līdzīgi, bet es to noteikti izjūtu kā ļoti lielu resursu, un es to gribu paturēt. Bet, protams, es to nevarēju darīt tad, kad es biju depresijā, jo tas arī ir kaut kas, ko ir grūti saprast, kad es smagā depresijā. Ir jāizdara visu, un tāpēc arī lietoju zāles, lai tu vispār nonāk līdz tai vietai, kur tu vari sākt kustēties. Jo kādam, kurš guļ gultā un ar vislielāko piepulku napi mirkšķina acis, teikt, ka viņam jāiet uz treniņiem, un tad viņam sakārtosies pauris, ir vienkārši pārāk liels lēciens. Tev vispirms ir jātiek līdz tam, ka tu vari sākt kustēties. Un vēl arī to saprast, un teicu, arī tas ir mans jaunais izaicinājums, mēģināt dažādot kustību veidus un vispār sportu savā dzīvē. Jo nav jau jāaiziet uz svaru zāli un jāsacina, ka tev riebjās, un tātad sports tev riebjās, un tādēļ tu vispār nesportos. Ir ļoti, ļoti daudz veidi, kā kustēties, un man liekas, ka mēs kā pieaugušie pārāk maz eksperimentējam un pamēģinam. Aizbrauc, paslāpo, secina, ka tev riebjās, secina, ka tev vienkārši ir jautra pieredze bijusi, bet šis nav tev. Tev bija fun diena, bet varbūt tās tu no tā iznāks un sapratīs, ka, kā es varēju visu dzīvi to palaist garām, šis ir riktīgi jautri. Uzsākot jaunu ieradumu, man šķiet, ka sabiedrības varbūt pat neapzināts spiediens mudina mūs izdarīt labākās izvēles. Un mēs vispirms sākam meklēt uz to agra rīto saules celšanos, jo tas ir bijis pozicionēts kā vislabākais. Bet tas nenozīmē, ka tas vislabākais ir priekš katras personas, katra individu. Jā, ļoti jāskatās ir arī, teiksim tā, visa šī vingrošanas rutīnas ieviešana manā dzīvē ir prasījusi man ļoti personīgi vēst sarunu pašai ar sevi un godīgu sarunu ar sevi. Un godīgi pateikt, kur, piemēram, man bija arī sajūtas, viens piemērs ienāk prātā, kur man bija bail, ka es sākšu slinkot un neatnākšu. Kāpēc tu tagad negribi atnākt? Un man bija arī, es biju viena pati zālē, man bija ļoti grūts treniņš, man bija mēnešreiz pirmā diena, un es riktīgi jūtu, ka es neko nevaru izdarīt tādā kvalitātē, kādā es gribu izdarīt. Es riktīgi nobisījos, un tas laikam ir vienīgais treniņš, no kura es esmu aizgājis ar sajūtu, ka nafig es vispār atnācu. Un reāls pēc tam braucu mājās un domāju, ka es neizrunāju ar sevi godīgi, es taču zinu sevi. Tam iekšējā dialoga slieksnim. Jā, es taču zinu sevi, es zinu, ka tā pirmā diena, tur nav nekas jādara. Un tā ir tikai viena diena. Labi, tev iekrit šis treniņš, un tu respektē sevi un izlaidi, bet ja es godīgi sevi, tu zini, ka tu to izlaidi tādēļ, ka tu pazīsti sevi un kā tev tajā dienā ir. Nevis tāpēc, ka tu gribi noslinkot ko. Man bija jāsacina, ka mans dialogs iekšā ar mani ļoti bieži ir ļoti nelaipns. Tāds, kāds neatļautos runāt ar nevienu citu cilvēku, tā es runāju ar sevi. Un es tā kā, tas arī bija diezgan agri, nezinu, kāds pusgads varbūt bija pagājis, kurus arī sapratu, ka nē. Es arī nekritizēšu savu ķermeni vairāk tā, ko es varu vai nevaru izdarīt, vai ka es esmu tīzla vai vēl kaut kāda. Tas ir kaut kas tāds, ko agrāk ir bijis tevi ikdienā, gadiem vai kaut kad vecam visām parādījās? Sievietēm, kuras piedzīvojuši 90. un 2000. vai īstenībā, tas ir
spiediens uz sieviešu izskatu ir milzīgs. Standarti, kuriem jāatbilst. Jā, un lai kā tu būtu mēģinājusi no tā izvairīties vai teikt, ka uz mani tas neatiecās, kāda esmu, tāda esmu, tam līdzīgi, tas ļoti iesūcās tevī, jo tas ir viss apkārt un galu galā tik daudz dažādas pārmaiņas ir notikušas tādēļ. Ir ļoti grūti neuzaugt, es teiktu, pat te neiespējami šajos apstākļos ir neuzaugt ar ļoti kritisku skatu uz savu izskatu, uz savu ķermeni un no tādas perspektīvas pieiet sarunājumu par sevi. Un es to tagad, tāpat kā daudzas sievietes manā vecumā, atmācos, mēģinu atmācīties atpakaļ un skatīties uz sevi no tādas laipnas perspektīvas. Kas bija tas pagrieziena punkts? Laikam jau vienkārši padziļinātāka zināšanas par to, kā ir veidojušies mūsu priekšstati par mūsu izskatu. Un kā, teiksim tā, sievietēm būt apsēstām ar savu izskatu ir ļoti izdevīgs scenārijs patriarchālā sistēmā, kurā mēs dzīvojam. Jo, ja tu esi apsēsts ar savu izskatu, un tu nevari būt, jo tev visu laiku ir par to jādomā, kā es tur izsišu, kā es tur prezentēšu, tad tev ir ļoti daudz, tava prāta kapacitāte ir aizņemta ar to, un tad tu padomā, ko es varētu izdarīt tajā laikā, ja man tas nebūtu manā galvā. Un tad tu padomā, kā izskatītos skaistumkopšanas industrijā, ja rīt sievietes sāktu sevi mīlēt un pieņemt sevi tādu, kādas viņas ir. Un tad tu vairāk iedziļinoties, teiksim, pieaugot un redzot lietas no tāda arī feministiskākas perspektīvas, es sapratu to, ka man ir vispirms jāsāk ar sevi un izmainīt to, kā es runāju pati ar sevi. Bet, protams, arī esmu vēl aizvien arī eju terapijā un tad mēģinu iemācīties būt laipni ar sevi. Dzīvē gūtās pieredzes mums rada sajūtas, mūsu dzīvi veido sajūtas, un ja tu koncentrējies iespējams tikai uz izskatu, tajā brīdī var pārrakstīt savas sajūtas, palaist garām laiku. Tā kā paiet pārāk daudz laika, tad ir tukšuma sajūta. Jā, šobrīd es ļoti koncentrējos uz sajūtām, un to es esmu izvēlējusies kā tādu galveno lakmus papīrīti, pēc kuras mēru, vai es daru ok, vai man vajadzētu darīt vairāk, vai mazāk, vai dažādāk un tam līdzīgi. Jo es nogāju, es biju gadu nogājusi uz treniņiem, kad es sevi jūtu, ka es esmu sasniegusi to vietu, kuras arī vairāk nevaru sadzīvot ar to svaru, kurā es atrodos, un ka man ir, un kad es jūtu, ka šis ieradums, kas ir izveidojies gadu laikā iet uz treniņiem, man būs arī tāds atspēriens un resurss adresēt šo te jautājumu, jo man bija 16 kilograms es zaudēju tā nākamā gada laikā no brīža, kad es nolēmu, ka es tagad pieķeršos šim jautājumam. Tad, kad tu sāki treniņus, tas nebija tavs primārais fokus? Nē, un arī, mīļā, ja jūs ejat uz treniņiem ar domu, ka jūs zaudēsiet svaru, man jums sliktas ziņas. Nē, es kaut kādu 1 kilogramu varbūt zaudēju tā gada laikā. Bet ko tu ieguvi? Es ieguvu spēku. Un tas bija mans... Un tas ir arī, es ļoti bieži iesaku, tagad sākšu iet uz treniņu, es arī ar to dienu sākšu dzert daudz ūdeni, es sākšu ēst pareizi un to un šito un vēl kaut un visu mēs saliekam vienu otram virsū un nekas nenoturās. Lielas ekspektācijas saraksts vienai aktivitātei. Un tad es mēģinu arī citas izmaiņas savā dzīvē tagad likt pie tad, kad es jūtu, ka iepriekšējās ir nostabilizējušās un iegājušās. Pagad, tu gribi teikt, ka tu dari vienu lietu vienlaicīgi, tā kā ej soli pa solim. Cilvēki mūsdienās tā dara? Nē, vēl nav nekāds baigais soli pa solim nesanāk, jo tāpat jau mums visiem ir ļoti liela zapara. Nekad cilvēks nav dzīvojis tik intensīvi. Mūsu smadzenes nav pat adaptējušās tam, ka mēs dzīvojam 15 dzīves vienlaicīgi vienas dienas laikā. Līdz ar to, tad, kad mēs pat raksturojam mierīgu režīmu, viņš tāpat ir ļoti intensīvs. Un līdz ar to pie tā, ka es nevaru mainīt to, ka man tā ikdiena tāpat būs ļoti intensīva, tā vienu lietu izmainīt jau ir ļoti liela papildus slodze, uz kuru tad ekstra fokusēties.
Bieži vien man negribas mainīt, jo tas vien jau nozīmē, ka jāskarās ar kaut ko nezināmu. Mūsu smadzenes ir tik piesātināts no uzņemtās informācijas, ka doma par to, ka man šobrīd ir daļa no esošās sistēmas jāsagrauj, lai tur ievies kaut ko jaunu, kas vēl vispār nav zināms, un es nezinu, kā tas jūtās. Jā. Bet vēl arī pie pārmaiņām man palīdz tas, ka es nevaru šitā izturēt vairāk. Es esmu, nezinu, bēdīga vai slikti jūtos vai vēl kaut kā. Tad es nevaru turpināt darīt to pašu un cerēt uz citiem rezultātiem. Labs. Tā ir taču insanity definīcija, vai ne? Jā. Un tāpēc es domāju, nu labi, es izgāzīšos, piemēram, pēc 2 mēnešiem secināšu, ka šī izmaiņa man vispārība, es jutusies vēl sliktāk. Nu labi, kaut kāda jau pārmaiņa būs, jūs vairs to esošo nevaru izturēt, es tajā jūtos slikti. Un arī tad, protams, es mēģināju, lai tās pārmaiņas atkal noturētos, es mēģināju būt ļoti realistiska par to, kā tās ieviest manā dzīvē. Man, ar maniem apstākļiem. Ar ko tu par to Nevis skatīties konsultējies? citu piemēru. Ar ko tu par to konsultējies? Es konsultējos ar sevi. Tev izdevās pašai Man bija doma, jā, tā kā papildus konsultēties, bet es domāju, līdz tai sadaļai, kur man vajadzētu konsultēties, ar kādu es nonākusi varbūt tagad. Jo tie soļi, kas man bija jāveic, bija saprotami man un zināmi jau pirms konsultēties ar kādu. Jo, tomēr informācija jau ir ļoti pieejama. Par treniņiem tieši tu domā? Ne, par uzturu, es domāju. Ja. Un tas bija, ja tu esi godīgs ar sevi, tad jau, ja vien tev nav arī kaut kādas ekstra veselības grūtības, tad tur diezgan man nav vajadzīgs speciālists, lai man pateiktu, ka es varētu ierobežot alkoholu lietošanu, vai es varētu nesākt rīšanas kampaņu pēc 8 vakarā, jo es visu dienu ēdus. Man nevajadzēja speciālisti, lai man to pateiktu. Man vajadzēja pašai sev to pateikt. Un tad es arī mēģināju to pamazam, to lielo ziloni sadalīt mazākos gabalos. Un mans pirmais 1,5 mēnesis bija, es nogriezu pilnībā alkoholu, un es sev aizliedzu ēst pēc 6 vakarā. Ar tekstu sev, ka līdz 6 vakarā, jo man bija jāsalauž tas ieradums, ka es pa dienu neēdu. Es neēdu un es uzaudzēju ļoti lielu. Ēd kaut vai 5 reizes dienā McDonald's, bet ēd. Jā. Bet līdz 6 vakarā tev ir jāpēd. Tas bija ļoti grūti. Jā, pēc mēneša? Pēc 1,5 mēneša es biju zaudējis 3 kg šādā stilā, tikai nogriežot alkoholu un tikai piespiežot sevi ēst vienalga ko, bet paēst līdz 6 vakarā. Un tad nostiprināja, tad bija ultimate tests jaunajiem ieradumiem. Es aizbraucu atvaļinājumā. Es sev arī atļāvu uzdzīvot atvaļinājumu. Es reiz zināju, ka es nekad, tik rati ir atvaļinājumi, kur vēl ārzemēs, ka es nekad neko tur netaisos ierobežot, bet man bija bail, vai es pēc tā atvaļinājuma varēšu atgriezties pie šiem te noteikumiem, bet es ļoti labi varēju atgriezties pie šiem, un tad es jūtu, ka viņi nostiprinājušies, tad es sev teicu, ok, tad mēs tagad varam sākt pasīties, ko tu ēd līdz tiem 6 vakarā. Un tad pamazītiņām. Un arī objektīvi skatīties, nebūs man nekādas kastītes līdzi. Nebūs. Nebūs, neesmu cilvēks. Nebūs man līdzi kastītes. Kā es varu sev apspēlēt tajā? Ok, es biežāk man senāk iebraukt tur, vai šīs ir 3 iestādes, kas mani pa ceļam skrējienā. Kas ir objektīvi ātrākais, veselīgākais vai pilnvērtīgākais uzturā, ko es varu paķert tad, kad man nav laika. Jo zinu, ka man nebūs laika. Un tā kā savai dzīvei pielāgotos, nevis skatīties tā kā jā, es svētdienā uztaisīšu kastīšu rindu. Es apbrīnoju tos cilvēkus un dievīgi, ka viņiem tas strādā, bet tas nebūs ar mani. Vismaz ne šajā posmā. Pēc 2 gadiem es varbūt būšu kastīšu čempioni, jo es atkal būšu nonākusi līdz tam. Jā, tā būs cits līmenis. Jā. Bet tagad man jāstrādā ar to, kas ir, un jo visi šie te mūsu dzīves uzlabojumi, ko mēs mēģinām sev ies, visādos veidos mēģināt sevi apčakarēt. Bet es tagad vairāk skatos to, ka es nevis apčakarēju, bet es mēģinu sadarboties ar sevi. Nemelo sev, tu nebūsi tas cilvēks. Tu nebūsi tas cilvēks, pie kura nekad nebūs pielipuši kaķis palvas. Bet tu vari būt tas cilvēks, kas sāk nesāt līdzi pūku rullīti. Tā ir identitātes maiņa, ko tagad tu raksturo. Nevis uzstādīt ekspektāciju, kā ir jābūt, bet uzlikt sev kādu standartu, kādu personu tu vēlies atpazīt pati sevi. Vai, piemēram, par kādu piemēru tu vēlies būt savā ģimenē. Jā. Ko tev nozīmē būt par māmu un kā tev šis tavs dzīves posms, kur tu esi pievērsusies sakārtot sevi, savu veselību, fiziski, mentāli? Kāda tajā loma ir tavai ģimenei?
Mans mammas stāsts ir tāds, ka man piedzima 2 dēli ar mazu gadu starpību. Pirmais dēls ir Hermanis, un viņš bija ļoti mierīgs bēbīts, un es jutos, mēs jutāmies arī ļoti gatavi otrajam bērnam. Mana māsa arī ir ļoti maza starpība, un man liekas fantastiski, ka var uzaugt tā kā līdzās viens otram, un es jutos ļoti gatava šo scenāriju arī mums īstenot. Bet tās, kā mēs nevaram prognozēt, kā mūsu ceļš virzīsies, bija, kad mēs uzzinājām, ka mēs gaidām mūsu otro dēlu Indriķi. Mēs arī saņēmām pirmās ziņas no ārsta, ka Hermaņa attīstība kavējas vairāk kā bēbītim vajadzētu, ka visu laiku bija atruna, ka viņš vienkārši ir lēnāks vai slinkāks, bet ka tur varētu būt aizdoms par kādu diagnozi. Un tad sanāca paralēli otrā bērna gaidīšanai, šim grūtniecības posmam sākās visi meklējumi, saprast, kas ir ar pirmo puiku. Un rehabilitācija, izmeklējumi un garš un ilgs ceļš, līdz mēs vispār nonācām līdz diagnozei. Un Hermanim ir invaliditāte, viņa diagnoze ļoti nopietna ir un reta, kas ietekmē, viņam ir smaga garīga atpalicība un viņam ir smagi kustību traucējumi. Un tagad jau tāls ceļš nostaigāts, viņam 11 gadi, un mēs esam ļoti mainījušies paši cauri šim posmam, kā mēs smējamies. Man nevajag braukt kalnos pie neviena guru, es ar viņu dzīvoju katru dienu kopā. Jo līdzīgi kā visi teiks par to, ka partnerattiecības tev spiež ieraudzīt sevi un savas traumas un melnumus, bērni vēl vairāk liek uz sevi paskatīties godīgi un arī neglaimojošā gaismā sevi ieraudzīt. Un Hermaņa ceļš pavisam noteikti mūs ļoti izaicināja augt pašiem. Bet kā tas mammā mēdz notikt, jo mums arī ir tāds ļoti liels upurēšanās kults sievietēm, mātes lomā upurēties. Tad ļoti grūti bija man izkāpt ārā no tāda prāta režģu, ko es pati sev biju uzlikusi, ka man visu laiku viss jādod ir viņiem. Es visu laiku sevi iztērēju pilnībā uz viņiem, un es pati vairs tā kā neeksistēju. Man ļoti vajadzēja ņemt atpakaļ laiku sev, un uzreiz es arī ieraudzīju, un tas efekts bija redzams uzreiz. Tā kā tikko es esmu bijusi ārpus mājas uz kaut kādu nodarbību vai kaut ko es esmu ielējusi atpakaļ savā trauciņā, tā es uzreiz redzu, kāds atgriežas manā ģimenē. Un to ļoti skaidri redzēja mans vīrs. Nosauc kādu piemēru. Piemēram, es atceros, ka es atbraucu mājās pēc 2 dienu no piektdienas pēcpusdienas vai rīta. Es biju bijusi prom un svētdien vakarā es atbraucu, es biju īpašo mammu nometnē labdarības. Un mēs tur runājām, mēs tur taisījām skrubi, staigājām svaigā gaisā, gulējām skaistā kultiņā un mūs baroja un viss bija brīnišķīgi. Riktīgi atjaunojam savus resursus. Un es atceros, ka es atbraucu uz mājām un tur nekas nav mainījies tādā ziņā, ka īstenībā māja ir vēl nekārtīgāka iespējams un vīrs ir vēl palākāk seju, jo viņam vēl vienam pašam vajadzēja ar visu tik galā. Bet es tik ļoti skaidri ieraudzīju sevi, ka manī nav tas noguruma un izdeguma izraisītais drāmas līmenis. Man nekas no šī neliekas tāds galējs. Viss, protams, viss ir netīrs. Kad tu taisi to drāmu. Es vienkārši redzēju realitāti, kā tā ir. Okay. Vispirms skaidrs viņi raud, viņi noilgošies manis. Vispirms ar viņiem. Vispārējais pagaidīs. Kā tu spēj ļoti labi to situāciju ņemt pēc kārtas, kāda tā ir, neliekot ekstra drāmas līmeni. Un, protams, es tā lielās līnijās lēcu pāri, ir ļoti daudz bijuši grūti brīži un skumji posmi vai tāpat depresija pa vidu visam vēl un daudz citu izaicinājumi, bet tagad es jūtos ļoti pārliecināta un man ir žēl to redzēt, ka citas mammas iet vēl tam cauri sākumā, ka viņus aizmirst par sevi. Jo viņam, manam dēlam vajag visu pasaules rehabilitācijas, visu, bet zinu, ko viņam vajag vairāk, viņam vajag savus vecākus kopā, laimīgus, tādus, kuri ir veseli paši un var par viņu parūpēties. Un tas ir svarīgāk. Un
un tur bija ļoti daudz prātu vingrinājumu arī, protams, finansiālais aspekts, jo es nezinu, cik daudz tu zini par bērniem ar invaliditāti, bet es pieņemu, ka viena no lietām, ko tu varētu nosaukt, ir tas, ka tas ir dārgi. Un kaut vai no visām ziedojuma kampaņām, kuras tu redzi. Un tad uzreiz tas, kā tu sevi prioritizē vai nē, tas atspoguļojas arī finanšu plānošanā. Un tas bija arī ļoti grūti, kā es vispār varu sev naudu tērēt, ja vienmēr harmonī vai... Kāds var atļauties sev? Jā, arī šie treniņi bija ļoti, es to no sākuma galvā kā to fitness skolu, jo jāceļ taču harmonis, jā, bet tagad es varu būt ok ar to, ka es to tērēju sev. Jā, man visa ģimene loģiski no tā iegūst, jo, ja tev ir ko dot, ja tu esi formā, es varu skriet līdzi, vai es varu šajā trakajā ziemā vispār pastumt viņu ratus pa sniegu, kas prasa ļoti liels fizisku spēku arī. Protams, ka tas viss atgriežas, bet man nav vairs nērti pateikt, ka es arī skaitos, un es arī esmu. Un šajā ģimenes sistēmā mums, kā pieaugušajiem, ir ļoti svarīgi parūpēties arī par sevi. Jā, un tas ir arī, es teiktu, kaut kāda lapas puse, kurā mēs ar vīru šobrīd abi aktīvāk esam, kur mēs pievēršamies sev, jo mēs esam ļoti intensīvi un daudz devuši, un tagad ir laiks sev sakārtot. Jo, kā es teicu savam dēlam, kad es skaidru, kāpēc mēs divatā kaut kur ejam, ir tas, ka viņš man piedzima un piedzima mūsu mīlestība. Nekas to nevar izmainīt, nekas to nevar pārtraukt, bet es ar tēti satikos kā divi sveši cilvēki. Divi sveši cilvēki mums nekas nesaistīja. Un mēs iepazināmies, iemīlējāmies un nolēmām dibināt ģimeni. Līdz ar to mums ir jābūt katram pašam pa sevi stipram, lai mēs varam būt kopā stipri un lai mūsu ģimene varētu būt stipra. Un tas ir tas, uz ko šobrīd gribētu teikt, ka mēs mēģinām fokusēties, bet to ir vieglāk pateikt, kā izdarīt, jo katru dienu mēs sev pieķeram visādos ieradumos, kur mēs atopamies atkal, ka ir pārāk liels slodzes darbā, vai atkal ir tas, vai atkal ir izlaists treniņš, vai atkal tas aizgāja pa priekšu un atgriezies. Nē, bet ne tikai vārdos, bet arī darbos un praksē, parastā, garlaicīgā ikdienā. Vai parādās tas, ka jūs pa sevi atceraties, vai es pa sevi. Un tagad es to ļoti skaidri izjūtu kā atbildību pret sevi, bet arī atbildību pret savu ģimeni un arī darbu, ka man ir jābūt kārtībā ar sevi. Ja tu esi sakārtot, tad es pieņemu, viens no faktoriem ir, tu vari būt mazāks sloks viņiem. Arī jā, bet es varu vairāk dot, es laikam no tādas skatu punktu skatos, jo es ģimenei ir jādod un man darbā ir jādod. Skatītājiem vai pasākumos man ir jādod. Tad, kas ir tas, ko es došu? Arī pašai sev, lai tu vari dot tālāk. Jā. Un tagad varbūt tas viss baigi glāžaini izklausās, un ka es kaut kādu perfekto dzīves kodu esmu atklājis, tā nav, jo tas viss, arī viss, ko es stāstu, arī man liekas ļoti svarīgi pieņemt, tāpat arī ar treniņiem, ka tas viss ir tāds viļņains process. Jā, tev būs 2 nedēļas, kur tev bija perfekti izkārtot 3 treniņi, neko nenokaitā, un tev būs nedēļa, kur tev bija 1 treniņš, kur tu nokavēji, un tu jūties vispār kaut kāds augsts un nevietā, nevar to skaitīt baigi labo treniņu, un uz otru treniņu tu vispār nebija, ja tev bija kaut kādas iesnas sākušās, un 3, 7 un 2, un tad jau darbā bija, un vispār 2 nedēļas tā salasījās. Normāla dzīve. Tikai, man liekas, arī ļoti kreizī gaidīt ir no sevis, ka es tagad ieviesīšu pārmaiņas, es tagad nolemšu, ka es sevi prioritizēju, un tad tālāk aidā zilā jūriņā bez neviena vilnīša, saulīte spīd, laivas līd, visi perfekti. Dzīve notiks, būs sačakarējieni, būs treneris, kurš raksta, kur tu esi, un tu esi kaut kādā sapulcē, un tu esi aizmirst, ka tev ir treniņš, vai tu esi ielicis, zinot, ka ir sapulce, vienkārši nezinu, kalendārā ar acīm savām neieraudzīju un ielikt pats treniņu un samaksāt trenerim par šo nenotikušo treniņu. Būs tādas lietas, un tu jutīsies stulbi un vainīgi, un tu atnāksi ar plikām kājām uz treniņu, aizmirsti spotus un jutīsies stulbi. Vai arī tu atbrauksi pie treniņu un tā pinkšķēs mašīnā un sapratīs, ka šodien es nevarēšu uziet augšā. Un tas ir arī ok. Dzīve notiks, ir forši apņemties šīs pārmaiņas, realizēt un īstenot, bet man liekas, vienīgais ceļš, kā viņas noturās, ir, ka tu saglabās atķeri ar to, ka realitāte notiks. Un ja vien tu esi godīgs, ka es tiešām izlaižu šo treniņu, vai es tiešām šo nedaru, vai tiešām šī nedēļa izvērtusies ir tāda zapāra, kur mēs pārkāpjam savas norunas, tāpēc, ka bija šie te objektīvie apstākļi un realitāte notika, tad tas ir ok.
Vienkārši pieņem to, ka tad būs visi sēdi. Skaties uz priekšu. Jā. Nav vairs tajā droši vien, ka pagātnē, kas tur bijis un pārdzīvot un turpināt savu kridzē par to, par ko vairs nav ietekme. Jā. Un ja tev vienkārši bija pirms man saules ir tāds demotivators, vienkārši šie laikapstākļi, kur es tā negribu nekur iet, ieskaitot uz treniņiem, un man tā kaitina pakoties. Dievs, vēl tad nopakojies, un tad vēlreiz nopakojies. Un tu visu laiku kā pārģērbies, ģērbies augšā lejā, man tas viss tā kaitina. Un ja es, citā situācijā, varbūt, mēnesi nenāku, tāpēc, ka es, ārā ir augsts un man riebjās. Nu labi, tas ir 1 mēnesis no visas tavas dzīves. Nāc pēc tam. Vai arī, ar sevi runā godīgi. Labi, sāls tiešām mums riebjās, bet rekur ir teļuks, tur ir YouTube, nu tad varbūt vingrojam šo mēnesi mājās. Akceptējam salu iemeslu, bet tas neizslēdz pilnībā kustības ārā no tavas dzīves. Nu tā godīgi ar sevi runā un godīgi pret realitāti. Kādu ziņu tu gribētu nodot visiem šī podcastu klausītājiem un varbūt pat pasaulē? Es gribētu iedrošināt cilvēkus pamēģināt lietas. Mēs nevienā brīdī neesam gatavi cilvēki. Nevienā brīdī mēs nesasniedzam 37 gadu vecumu, činks ievelkās ķeksīši visās ailītēs. Tagad tu esi gatavs pieaugušais, tagad tava dzīve ir skaidra. Tā nekad nav. Mums ir dažādas lapas puses, un ir forši redzēt cilvēkiem, kur ir vecāki, var redzēt viņu dažādās lapas puses un iedvesmoties no tā. Jā, kur bija viņiem intensīvais boksa lapas puse. Tagad vispār cilvēks 20 gadus vēlāk neboksē, bet tā ir superīga viņa pieredze. Tajā brīdī viņam to vajadzēja. Nu, ja mēs attiecam uz sportu, kā kaut kas izvirzās prioritātē, un tad ir forši pasīties, kur šitos gadus es nodejoju, tur man bija tas, tagad man ir aktuāli šis, un tam pa virsu es atradusi tādu hobiju. Bet to nevar izdarīt, ja tu nemēģini lietas. Bet man laikam galvenais iedrošinājums būtu neuzskatīt sevi par gatavu cilvēku un pamēģināt ar tīri tādu arī bērnišķīgu zinkārību un interesi pamēģināt lietas un atrast tās kustības, kas tev ir vajadzīgas. Jo, īstiepies saraujies, mēs nevaram bez tām. Mēs varam, bet kāda tad ir tā kvalitāte? Tā kā, ja tu zini, ka nevar izsprukt no tā, lai būtu kvalitatīva dzīve, tā ir, tad vai tu vari atrast to, kas tev tieši patīk? Pamēģināt. Nebaidīties pamēģināt. Es teiktu, ka tas ir galvenais. Un, ja to jau iesāk, tad jau tālāk aiziet, man šķiet. Anete, paldies. Šis arī ir iemesls, kāpēc tu esi MyFitness MyStory vēstnesi. Paldies par sarunu. Paldies tev! Šis bija mans stāsts, bet mēs šajā te pavasara sākumā gaidām jūsu MyFitness biedru stāstus. Mēs gribam zināt, kas jūs pamudināja atnākt uz zāli, kas jūs pamudināja ieviest kustības kā savas dzīves sastāvdaļu, kāpēc jūs to darat, kas notur jūsu motivāciju, visu mēs gribam zināt. Tādēļ sūti savu MyFitness stāstu un visu informāciju par to, kur sūtīt, kā sūtīt, tu vari noskaidrot MyFitness mājaslapā un, protams, piesakojies arī sociālos tīklos.